atstāju šito? Smirdīga apene bija veļas mašīnā. Rūta domā, ka viss, kas ir rozā, ir mans. Nē, mīļā. Jūs tur atkal par drēbēm kaujaties? Kaut kādam cilvēkam ir jāuzņemas atbildība. Šis nav mans. Tu jānovāc savus apenes, Ralf. Tas ir pretīgi. Tas nav mans, neuzvelc uz manis. Viņš vienkārši nekad neuzņems atbildību. Man tas besija ārā. Pultas smaržo pēc slapja suņa un vēl kaut kā sliktāk. Kurš to vispār mazgā? Tas ir tavs komandas biedra noslēpums. Nu, ja tā ir stratēģija, tad apsveicu, bet es to nelieku pie savām drēbēm. Labi, atstāsim. Tu sabojāji visu, Marcel. Tu speciāli izkrāvi manas biksītes visiem priekšā. Ko neesmu krāvis, tu pati tās atstāji uz galda. Neizliecies, kamera visu redzēja. Tas bija joks, tu uzsprāg par Es ienācu šajā šovā domājot, ka tas būs par jociņiem un spēlēm, bet, kad es redzu, ka Edgars pakar savas sviedrainās apenes virs maniem dvieļiem, Vai tu viņam to pateici? teicu. Raivo, kāds bija sajūts, ka tev pirmo reizi iedeva svešas apenes šķirot? Godīgi, es domāju, kāpēc es parakstījos uz šo, bet tad es atceros, ka balvāju 5000 un man palika vieglāk. Un tās sarkanās ar Spidermanu. Oi, kas šits? Banāna laukā, smirt kā zola. Nav mani beidzas, tā ir veļas pulveres smarža. Jā, pulvers ar izturīgu aromātu. Skaties, Hei, tu nost. pats sev seju. Mēs šo nedēļu tevi redzējām diezgan satrauktu. Kas notika ar Lieni un kāpēc tu viņu nominēji? Viņa teica, ka man var uzticēties, bet tad es dzirdēju, kā viņa ar Rihardu apspiež man aiz muguras. Man tas bija kā nodevība, un es negribēju vairs spēlēt viņas spēli. Kristap, tu atstāji šo uz virtuves galdu. Tu saproti, cik tas ir riebīgi. nav manējie. Es redzēju tādus pašus pie tavu plaukta. Nemīz man tas Tu stāstīja. vienkārši gribi mani pazemot, visas Ceļ mieru, priekšā. lūdzu. Jāni, kādas sajūtas ir 4. dienā, kad tev vairs nav nevienas tīras apenes? Godīgi, es domāju, ka mamma beidzot lepni. Viņa teica, ka iemācīšos šķirot veļu. Mašīna to iemācīja ātrāk.